ASV prezidenta Donalda Trumpa vārds Latvijas medijos pilnīgi noteikti šajā nedēļā ir skanējis visbiežāk un vispretrunīgāk. Neskarot Grenlandes tēmu, faktiski Latvijas politiķi jau ir iesaistījušies arī jautājumu lemšanā par atbalstu Donaldam Trumpam tikt nominētam un saņemt Nobela prēmiju. Un šis stāsts nebeigsies arī nākamnedēļ, jo Latvija pirmajā vietā ir ierosinājusi lēmumu projektu, ar ko tiek sagaidīts Saeimas atbalsts šādas te prēmijas piešķiršanai Donaldam Trumpam. Un kas zina, šīs debates un arī lēmums varētu būt ļoti interesants, jo jaunajai vienotībai pilnīgi noteikti šajā gadījumā būs jāizšķiras, uz kuru pusi iet, atbalstīt Latvijas strateģisko partneri, jebšu nostāties pret Donaldu Trumpu. Un vēl interesanti piebilst, ka Latvijas sabiedriskie mediji, kuri nav slēpuši savu nepatiku pret Donaldu Trumpu jau ilgu laiku, pēkšņi ir sākuši kļūt nedaudz piesardzīgāki. Būs interesanti. Sekosim ceturtdienas plenārsēdē, jo iespējams būs arī ārpolitikas debates Saeimā.